nekrietnībām visādām un ar izvirtībām. Un bija viena ģimene, ko sauca Nās, un Dievs atnāca pie Nās, viņš redzēja, ka viņš ir vienīgais, vissakarīgākais no visiem cilvēkiem uz planētas, kas dzīvoja. Un Dievs teica Nāsam, taisi šķirstu. Un Dievs viņam parādīja konkrētu plānu, kā taisīt šķirstu. Un Nās šo šķirstu taisīja 120 gadu. Viņš taisīja 120 gadu, un cilvēki apkārt staigāja un prasīja, ko tu te dari. Un Nās teica, ka būs lieli plūdi, kas appludinās visu zemi. Un Dievs ir teicis, lai tie, kas grib glābties, lai kāp šajā šķirstā iekšā. Un cilvēki viņu smējās par šo Nāsu, teica, ka tas ir muļķības, ka nekādi plūdi pie šitāda klimata nevar notikt. Un Nās 120 gadus taisīja šo šķirstu, un gala rezultātā, ka 120 gadi bija pagājuši, Dievs teica Nāsam, kāp iekšā, un arī iedeva dzīvniekus, zvērus līdzi, arī tie sakāpa. Un Dievs bija tas, kas aiztaisīja durvis šķirstam ciet, un sākās milzīgs lietus. Un šis lietus pārpludināja visu zemi, un visi cilvēki, kas smējās par to, ko taisīja Nās, viņi visi gāja bojā. Un tas bija agrākajos laikos, bet tagad Dievs mums ir devis Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus tiek sludināts jau 2000 gadi. Un tie cilvēki, kas Jēzu Kristu nepieņems kā savu glābēju, viņi pazudīs. Viņi pazudīs mūžīgā pazušanā, mūžīgā uguns jūrā, kur nebūs vispār nekāda prieka. Un tāpēc Dievs ir devis Jēzu Kristu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu dzīvi mūžīgo. Un tāpēc jau 2000 gadi cilvēki jau runā par Jēzu Kristu, kad ir vajadzīgs tikai Jēzus. Tikai Jēzus. Mēs varam pazaudēt varbūt tās daudz naudas vai vēl kaut ko var nopirkt par lielu naudas summu, bet vienīgais, ko mēs nevaram nopirkt, tas ir mūžīgo dzīvību. Jo mūžīgā dzīvība tiek dota pilnīgi pa brīvu, caur ticību Jēzum Kristum. Izdariet pareizi izvēli. Ja jūs gribat atsaukties Jēzum, jūs vienkārši varat teikt savā sirdī, mīļais Jēzu, piedod manus grēkus, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu. Un tu būsi glābts no šīs uguns jūras, no šīs riebīgās ēlas, kas ir sagatavota vēlnam un viņa dēmoniem. Jo Jēzum Kristum ir visbrīnišķīgākais plāns tavai dzīvei. Viņš negrib, lai tu pazustu, lai tu aiziet uz pazušanu, jo Dievs tik ļoti tevi mīlēja, ka sūtīja savu dēlu, kas mīra par tevi. Un 3. dienā cēlās augšā no mirušajiem, lai tev būtu glābšana. Lai Dievs tev dod gudrību saprast. Paldies!